diezgan neatkarīga un pašpietiekama, arī ar gana labu pašvērtējumu. Šis cilvēks ir ar ļoti spēcīgām prāta spējām, viņam ir vēlme mācīties, pilnveidoties un attīstīties. Šis cilvēks ir diezgan emocionāls, bet līdera tipa un pieturas arī pie pārbaudītām vērtībām. Šodien palīdzu studentiem labāk iepazīt viņu profesionālās stiprās puses un varbūt tur, kur labāk nelīst iekšā. Es jau pirms tam biju dzirdējusi par kaut kādu rokrakstu analīzi, bet pati nekad nebija pieteikusies. Godīgi sakot, es šitādām vispār neticu, bet tad, kad man nolasīja, man likās, ka rentgeni mani pārbrauks pāri. Tā kā super pieredze, jā.